Jūties atkal šovbiznesā, tad taču ir šovbiznes. Nu, kā var sievieti justies šovbiznesā? Vienkārši super, lieliski. Ko jūs vispār tagad darat pēc šova? Es pēc šova... Kā ir mainīsies jūsu dzīve? Es esmu iegūst kaut kas ir piepildījies, kaut kas acīm redzot izsapņots un ir pabeidzies. Un es esmu atpakaļ savā biznesā. Es esmu aizvien skaistuma industrijā, pie kosmētikas, pie smaržām, pie krēmiem. Un jā, tagad ir jāiet uz priekšu kaut kas cits. Un kā ir jūs ar Aivaru Brīzi sazvanaties, kādas jums ir attiecības? Viņš mani apsveicās 4. martā. Mums ir labas attiecības, jā, bet tā teikt, ka mēs nesatiekamies nekādā veidā vairāk. Sakiet, ja jums, piemēram, piedāvātu vēlreiz piedalīties līdzīgā vai citā šovā, jūs piekristu? Ja es nebūtu piedalīsies jau vienā, droši vien jā, bet tagad droši vien nē. Piemēram, šovs Cirks ar zvaigzni. Cirks? Ne, cirks, jā. Cirks ar zvaigzni? Nē. Vispār šovā nē, vairāk nē. Paldies. Kāpēc? Nē, es teicu, ka es laikam kaut ko piedzīvoju, piepildīju. Man ir tagad, es esmu iegūst fantastisku brīvību. Man vairs nav nekādas bailes pret publiku, pret cilvēkiem. Es varu runāt jau, es priekš sevis esmu ļoti daudz ko izdarījusi.